Es vēlos ar jums padalīties. Vienkārši vēl ir laiks mazliet augsts. Man uzdeva jautājumu par galvas sāpēm. Ko es gribu jums pateikt? Ko es jums gribu pateikt un ko es jums gribu pastāstīt par galvas sāpēm? Iespējams, kad es atbildēšu tieši tam cilvēkam, kas man uzdev šo jautājumu par galvas sāpēm, bet ko es vispār gribu pastāstīt par galvas sāpēm? Galvas sāpēs turpmāk uz priekšu, cik es pats saņemu informāciju un cik es arī dzirdu. Galvas sāpes, kā psihosomatika, ir diezgan aktualizējies jautājums, sajūtas. Tas, kas caur cilvēkiem plūst. Un nākošgad, ja es tā varu teikt, tas notiks ar vairāk un vairāk cilvēkiem. Kāpēc tas tā ir? Un kāpēc tas tā ir? Es aiztaisīšu acis iet un es pajautāšu, kāpēc tas tā notiek un kas ir jāiero, kas ir jāsaprot, kas ir jāapzinās un kāpēc tas tā notiek. Jūs runāt? Labi. Es domāju, ka tu vairs te neesi pirmo reizi. Man tev nav jāatgādina, ka tev pilnīgi nekas šeit nav jāsaprot. Prāts nenolasīja šo informāciju un nonāks to arī tikai vienīgi šeit savas dvēseles atvests. Ja notiek šī sajūta iekšējā, ka tev ir kaut kāda pretestība, neklausies, nevajag sev mocīt. Klausies to, kas tev atsaucas, kas tev rezonē, ok? Bet ja tu esi šeit atnācis, tad šeit ir arī kaut kādas atbildes priekš tevis. Un šodienas temats ir galvas sāpes. Un kas ir tas, ko es tev vēlos nodot par galvas sāpēm? Man rāda tāda bilde, man rāda tādu vizualizāciju, kad cilvēks slīks tā kā purvā un ir tūlīt tikai mazliet degungals ārā palicis, vienkārši kalpot un viņš aiziet pa burbuli. Bet šī bilde, kuru man rāda, un arī šīs vizualizācijas, ko jūs arī esat sapratuši un spējat jau nolasīt, man viņas ir jāiztulko. Ja, un tas nozīmē to, ka tas viss notiek enerģētiski un pienāk šie brīži, notiek šie brīži un notiks turpmāk uz priekšu, cik man arī rāda, kad atkal un atkal notiek kaut kāda veida nonullēšanās, atvedīšanās, kaut kāda veida vecā redzējumu, skatījumu, uzskatu, programmu. Nonullēšanās, tā kā miršana iekšā katrā cilvēkā enerģētiski. Jo cilvēks ir apzinātāks, jo cilvēks ir gudrāks sevi, jo cilvēks ir plašāku redzējumu. Ja? Viņš ir izglītojies, viņš ir apzinājies, viņš ir pieredzējis caur izejot ļoti daudz tumsu, satiekot ļoti daudz dažādu cilvēkus. Viņam ir atbildes, kāpēc tas tā ir noticis, kas ir bijis jāierauga, kas ir bijis jāsaprot, jāapzinās. Ja? Un visam cauri ejot šim te posmam, notiek tā, ka nesakrājās pilna šī te galva, nesakrājās pilna šī te vienkārši tā, kad man rāda, kad ir tik ļoti pilns mentālais plāns kaut kādā brīdī. Vēl kas notiek, zemes enerģija pati ceļās augšā, un tas nozīmē to, ka skalo vienkārši ārā no cilvēkiem visu to, kas vairāk nav viņu. Un sanāk tā kā rāda, kā tev pilnīgi tā sapresē kopā, ja, tev spiež no augšas, tev liek iekšā informāciju, jo tāpēc, ka tu interesējies, tu jautā, tu izzini, un arī no apakšas tas notiek, vienkārši, lai notiktu attīrīšanās. Un tas viss šādi te saspiežās cilvēkā vienā iekšā, un ja cilvēkā ir diezgan pilna
galva, pilns mentāls, pilns prāts, prāta programmas, ļoti daudz tas, kam ir jāaiziet, tas, kam ir jānonulējās. Ļoti patiešām daudz cilvēkiem galva ir vājais punkts, ja, kur ir pirmā pieskarās šī enerģija, ja, notiek psihosomatika, kas izpaužās kā dažādas sāpes ķermenī, katram savās vājās vietās, un šī galva tik, cik ļoti katram cilvēkam kaut kādos brīžos sāp galva. Viņš ir parūpējies par savu veselību, viņš ir sevi pabarojis, viņš uzņem pietiekoši daudz olbaltumvielas, viņš uzņem pietiekoši daudz uzturbagātinātājus. Visi tas, ja mēs esam cilvēki, mēs rūpējamies par sevi, mēs nododam analīzes, mēs paskatāmies, kādi vitamīni, kādi uzturbagātinātāji mums ir nepieciešami. Ja tas viss tiek dots fiziskajam avatāram, mēs nevaram aizmirst par fizisko avatāru, mums ir jāparūpēs par to. Un ja šajā visā procesā, kad mēs esam fiziskā pasaulē, savu avatāru, mēs sev cienam, mēs sev mīlam, mēs sev dodam visu to labāko, mēs par sev rūpējamies, ja? Mums ir svaigs gaiss, mums ir pastaigas, kuram ir sports, kuram nav sports, kuram ir meditācijas, jogas, kuram ir elpošanas prakses, kuram ir ļoti daudz dažādi šie instrumenti. Ja tas viss tiek darīts, bet arī šajā procesā cilvēkam sāp galva ļoti bieži ir mans jautājums parasti, kad cilvēki man saka, ka viņiem sāp galvas prausi iekšā vai ārā. Tu vari droši arī sev uzdot to jautājumu, tad, kad tev galva sāp iekšpusē, vai tev galva sāp ārpusē. Sākumā iespējams tas ir triggerējoši un mulsinoši, ja, kā tas ir. Ja. Nesteigties vajag sev uzdot šo jautājumu un sadzirdēt savas atbildes. Ir tie, kas sadzirdēs, ir tie, kas vēl nedzirdēs, un tie, kas nedzirdēs, tiem ļoti bieži galva turpmāk uz priekšu sāpēs. Diemžēl vai pa laimi, to jūs izlemiet paši, izejot no savas apzinātības. Ja atbildu šo te jautājumu ir, ka galva sāp no iekšpuses, tad jums jājautā ir sev, ko jūs sevi apspiežat, ko jūs sevi noliedzat, ko jūs sevi nerealizējat, kur jūs sevi mānat, kur jūs no sevis bēgat. Jūs zinat. Šīs ten atbildes šiem jautājumiem zinat. Ņemat lapu, pierakstiet uz lapas, kas ir tas. Ja, ja galva sāp no ārpuses, atbildi vienkārši iekšējā balss jums saka, ka galva jums sāp no ārpuses, tad jums ir jājautā, kas ir šī te vide, kur jūs atrodaties, kas ir šie te apstākļi, kur jūs atrodaties, kas ir šie te cilvēki, ar kuriem jūs satiekaties. Ja? Un kompleksi vajag no tā visi pieiet. Nevis man galva sāp, tāpēc, ka tur ir kaut kā zvaigznes sastājušās, ja, tur ir kaut kas notiek, jo šodien ir piekdiena un šodien ir, es nezinu, jauns mēnesis. Ja. Ļoti forši cilvēks, kas iespējams kaut kādā brīdī viņam ir ērti pārlikt kaut kādu atbildību no sevis uz apkārtējiem apstākļiem, atrast tā kā vainīgo, uz ko tad uzvelt uz to, ja. Kāpēc man šī galva sāp, bet tas tā nestrādā. Labi, vienreiz var šitā pamēģināt, paspēlēties, varbūt kādam arī strādā. Ok, lai tas katram pašam ir viņa savs instruments, ja viņš to spēja pārnest šādi kaut ko citu vainojot. Tad, kad tiek atrastas un sadzirdētas šīs atbildes, kāpēc galva sāp no iekšpuses vai no ārpuses, un ļoti bieži cilvēks to zina. Tikai šajā notiekošajā visā, kur viņš piedalās, ko viņš dara, ko viņš rada, kur viņš iet, kur viņš sevi realizē, viss tur ir ķēdīte pēc ķēdītes, viss diena pēc dienas, stunda pēc stundas, apstākļi pēc apstākļiem, cilvēki vispārējais. Jūs ļoti labi katrs ziniet atbildes, kāpēc tas tā ir. Kaut kas noteikti kaut kādā posmā nav atrisināts, nav pateikts, nav pabeigts, nav atsiets, nav atlaists, nav izdarīts, nav realizēts, nav izrealizēts. Ļoti bieži ir tā, ka cilvēkiem, kuriem sāp galva, viņi ir
Galvā ir ne tikai prāta programmas, kuras ir pašā pamatā, tur ir ļoti daudz nāk no apakšējiem centriem enerģija, galvā koncentrējās. Tad, kad nav izrēģēts no visiem centriem, nav izteikts, nav izjusts, nav izdarīts, es varu, eju, daru, realizēju, piepildu, kļūdos, atkal daru, atkal kļūdos, atkal daru, nav otrais centrs aktīvs, nav pirmais centrs aktīvs, tas viss tiek kaut kādā brīdī tādā tā kā kamolītī stingri salikts, apspiests, nospiests kaut kur, ja? Bet tāpatās tas nāks ārā kā kaut kāda veida sāpes, iespējams arī citā veidā, citās ķermeņa daļās, bet šī galva ir vājais punkts ļoti daudziem cilvēkiem. Kāpēc sāp tieši galva? Tāpēc, kad pieskaroties šim brīdim, pieskaroties šai vietai, pieskaroties tieši tam, kas notiek galvā, ja tādam tā kā tas nenotiek, ja nav absolūti pilnīgi nekāda fiziskā plānā novirzes no kaut kādām analīzēm, no normām, ja, kam būtu pamats, kāpēc šai te galvai būtu jāstāv, bet arī tas nav tikai šāds skatījums. Tas ir komplekss, ja, tur ir noteikti psiholoģija, tur ir kaut kāda veida terapijas, tur ir skatīšanās zemapziņā, tur ir viss tas, ko dara cilvēki, gadiem palīdzot, atbildot, izzinot, ja, cilvēkam, lai saprastu, kāpēc viņam notiek kaut kāda veida novērst psihosomatikā. Jums ir jāsaprot to, ka, tā kā lai pasaka, jūs pa labam vienkārši jums noliek priekšā informāciju, jūs satiekat cilvēkus, jūs izziniet, jūs aktivizējiet. Jūs ejiet līdzi šai laika līnijai, enerģija ceļās no zemes attīrot, enerģiju dod no augšas attīrot, un jo tu būsi pieņemošāks šajā brīdī, jo tu būsi atvērtāks pret sevi, ja tu teiksi, darīsi to, ko tu vēlies, ja tu izreaģēsi, tev nesāpēs. Tā tad ir kaut kas sažmiegts, kaut kas nerealizēts, kaut kas, jā, man ausīs sāk džingstēt, tieši tā, ļoti pareizi saki. Kaut kas tāds, ko jūs sevi neredziet no vienas puses, no otras puses jūs redziet, bet tā vēlās jūs kaut kādā brīdī tēlojat muļķi. Ja es tā arī te saku, ja? Tā tas ir. Lūk. Katru dienu, katram cilvēkam, viss tas, kas saistīts ar galvu, man rāda un saka, ir jāizrunā. Katru dienu ir noteikts daudzums informācijas, kas katram cilvēkam individuāli ir jāizrunā. Jārunā, jādalās. Ja nenotiek šī enerģijas dalīšanās, izrunāšana, tātad kontakts caur muti, ja, netiek šī enerģija, kas visa iekšā ir ielikta no augšas, kā informācijas enerģijas paketītes kaut kādā brīdī, kā es viņas vienkārši nododu, nepieķeraties vispār priekš tā. Nekā pie tā nevajag to paņemt kā vispēdējo patiesību, ok? Lai tas atvērtos, kas ienāk iekšā no augšas, ir tas vecais, kas jau ir noslāņojies, kas palicis smags, kas tieši tas, kas spiež, tas, kas neļauj, tas, kas liek turēties pie kaut kā, es nevaru tā, vai es tā nedarīšu, vai es tā nedrīkstu, vai kaut kādā brīdī, kad cilvēks sevi saslēdz, ja tas netiek tā kā attīrīts, izrunāts, izreaģēts, man rāda, ka tas ir tāds ļoti tāds sabiezēts enerģētiski, tas sabiezējums kā galvas sāpes enerģiju man rāda vienkārši kādas šīs te galvas sāpes izskatās, ko mēs saucam, ko mēs esam verbāli nodēvējuši par galvas sāpēm, ja? Lai cilvēks to dzirdot, viņam rodās kaut kāda programma. Un arī īstenībā šitas, tagad ir kaut kas vairāk jau man nāk no kvantiem, bet es to neminēšu.
šim te vārdam kā tādam, viņam jānoņem nost ir nozīmīgums. Un tad, kad tu noņem nost nozīmīgumu, bet tas ir jāapzinās tīri skaidri, jāsaprot un jāzina, kā ar to strādāt, kā ar to darboties. Ja nenolasās šī informācija, nevajag. Arī tas ir ļoti interesanti. Paeksperimentējot ar šo, noņemot šo te nost, kas mainās. Galvas sāpes var sāpēt tātad iekšpusē, ārpusē, pieres daļā, pakausī. Katram vājā vieta tās var būt arī migrēnas. Tas var būt ļoti bieži sprants. Tas var būt ļoti bieži šeit šī vieta aizmugurē, kur tas tā kā bedrīte ir. Tā ir tāda, kā es saku, neredzamā truba, kas ir pilnīgi katram cilvēkam ar savu augstāku es, ar saviem gaismas pavadoņiem, savām gaismas mājām. Nepieķeram vairs šiem visiem, ja? Mēs katrs esam pie savas trubas. Cik viņa ir tīra, cik viņa ir kontaktā, cik jūs esat kontaktā ar savu enerģētisko plūsmu, savu dievišķo plūsmu, ar savu patiesību, ar savu taisnību, ar to, kad jūs sevi piepildat katru dienu, pieliet pilnu baudāmu. Atkal jums ir enerģija, atkal jūs ejat, atkal jūs darat, atkal jūs realizējat, atkal jūs esat ļoti daudz dažādās mainīgās enerģijās, garšīgās, piepildošās, dodošās, ņemošās. Jūs esat dzīvi savā avatārā. Cik jūs to ieelpojat, cik jūs to izelpojat, cik jūs esat šeit. Cik jūs nesat upuru lomā iekrituši kaut kur žēlojoties. Man sāp galva man sāp, un tagad es dzeršu atkal zāles, un pēc tam es atkal dzeršu, un tad iespējams kāds gudrnieks man pateiks, ka man ir depresija vai man ir kaut kas tāds, un tad es vēl pieslēgšu tādas zāles, ka es palikšu tā kā tāds dārzenis. Piedodiet, lūdzu. Tums to teica, ja, viņai patīk šādi caur mani translēt, viņa arī pieslēdzās. Paldies! Jā, arī šāda daļa manī ir. Un, ja es to nodevu tā, tad man tas bija jānodod. Esiet ļoti, ļoti apzināti tajā, kas ar jums notiek. Ko jūs izjūtat savā avatārā? Aprunājieties vienmēr, ejiet uz kontaktu ar visu to, kas notiek jūsu ķermenī. Notiek kaut kāda veida sāpes, kas iespējams nav, viņas jums nav, jūs visi ir kārtībā, ķermenis jūtās ļoti labi. Jā, ir fizisks iespējams nogurums, vai mugurā, vai kājās, tas ir ko katru dienu katrs cilvēks dara. Viņš zina, kas ir šīs te vietas, kurām ir vairāk jāpievērš uzmanība, kuras ir vairāk vienkārši jāsamīļo, kurām vairāk ir jādod šī te mīlestība. Tur var pieslēgties ar masāžu, tur var pieslēgties ūdens, zemūdens, tur var pieslēgties peldēšana, pirtis, vispārējais. Mēs cienam, mīlam, mēs darām fiziskā plānā pret sevi to, lai mēs justos labi. Bet arī mēs domājam tieši tāpat. Mēs attiecamies tieši tāpat. Mēs dodam sev tieši tāpat. Mēs izrēģējam tieši tāpat. Mēs runājam, mēs dalamies. Mēs esam patiesi tīri pret sevi. Nesāpēs nekas, nesāpēs galva. Galva sāp, lai transformētu redzamību, uztveri, lai atbrīvotu šīs te programmas, kurām vairs nav vietas jūsu apziņā. Galvas sāpes māca pacietību, uzmanību. Galvas sāpes atgriež katru cilvēku savā ķermenī, savā avatārā, pašu pie sevis. Sadzirdi mani. Ieklausies manī. Ko es vēlos tev pateikt? Ko tu negribi redzēt? Tas vairāk galvas sāpes tāds cilvēka tāda bēgšana, vairāk noliegums kaut kādā brīdī. Bet tad, kad notiek komunikācija, tad, kad notiek kontakts ar visu to, kas notiek tavā ķermenī. Tas mainās. Ar laiku tas viss mainās. Katram, kam notiek šīs te galvas sāpes, un lai notiek šī te aktivizācija, un ienāk tāda tīra enerģija caur katru 7. centru, un vienkārši šajā brīdī, vienkārši palaidu šo te enerģiju, apsēžties, aiztaisiet acis, vienkārši ciet un sajūtiet, lai viņi iziet šādi cauri, lēnām, viņi iztīrīs,
Jāaizies visam avatāram cauri, varbūt kaut kādās citās vietās vēl kaut kas sāp, kaut kas ir ieķēries, kaut kāda enerģētiska mēsliņa vai tā. Izkustieties, sajūtiet vienkārši sevi. Esiet savu avatāru, atgriezieties atpakaļ. Un tajā brīdī, kad šī enerģija noies līdz kājām, vienkārši tā hops, piesitiet ar kājām pret zemi, jā, lai viņas sazemējās. Pasēdiet, aiztaisiet acis, pālpojiet, pajūtiet sevi un atgriezieties savā centrā. Kompleksi pieiet pie visa tā. Ja? Es nododu tas, kas ir jādara, kas ir šīs te galvas sāpes un kāpēc viņas notiek. Un tas ir draudzenes. Visas sāpes ir draudzenes. Viņas vienkārši vēlas aizklauvēties un vēlas pateikt un nodot tev ļoti svarīgu informāciju kādu. To katrs pēc savas apzinātības, atvērtā prāta, atvērtās uztveres darīs sevi. Tāpēc, ka zāles var palīdzēt tikai un vienīgi ļoti īsu brītiņu, un tas ir tikai no vienas puses. Un man ir ļoti liels prieks, patiešām. Es reti, ka to dzirdu, bet tad, kad es to dzirdu no citiem cilvēkiem, ar ko viņi saskārušies, kad arī kaut kāda veida citās terapijās, šeit psihologi vai psihoterapeiti, kas vairāk pieskarās prātam, jo ļoti svarīgi ir sakārtot prātu, ja? Viņi ir palīgi, ka tur pieskarās jau no citām pusēm arī. Ja?